Markas, tev sakāms ir par Marka darba dienu. Šitā ļoti grūti mums paiet darba diena. Kolēģi ir saguruši. Vajadzētu brīvdienas. Visi guļ. Izties sapām pis. Jā, no darbiņa. Aha, Māris redz ir horizontālā formā. Es esmu vismaz slīpeniskā formā, viņš jau ir horizontāli. Jā, principā es vienīgais neguļu, es strādāju vienīgais. Bāz to savu kameru, kaut ko mēģinu. Un uzvedies klusāk. Izskatās jau, ka būs laikam man jāatgriežās atpakaļ, jo darbiņi sāk neizdoties. Tā īsti jau negribas mājās braukt, bet neko darīt. Kolēģi saguruši. Jābrauc mājās, jāuztaisa suports un es tā kā esmu atpakaļ rītdien jau. Un arī redz, Marek, kamēr tu čūču, es paņēmu sev tādas vieglas pusdieniņas. Teiksim tā, pēdējā maltīte pirms došanās ceļā palīgos tev, jo, skatos, tur tāds ļoti saguris esi. Es kāds vēl pēdējo reizi skats. Un tā teikt, pēdējā maltīte. Kamēr, Artūr, tev ir pēdējā maltīte, tikmēr mums ir neliela pēcpusdienu iestiprināšanās enerģijai, kā redzam, gotiņa. Vienīgais ar šiem saldējumiem un arī ar končām gotiņi tāda svarīga lieta. Atcerieties, ka tas nav nosaukums, bet brīdinājums. Laiciņš mums arī ļoti forši ir. Dodamies vēl padarboties, jo darba diena vēl nav galā. Galvenais gaidam Artūru atpakaļ.